ja jūs uz ielas kaut kur redzat sarkani automobīli ar šitik spīdīgiem melniem diskiem, tad ziniet, ka tur brauc Edgars Zaķis, kurš ir autoduāls vadītājs. Mēs arī šoreiz viņu esam noķēruši pie viņa automašīnas. Un, pirmais jautājums man ir, ko tu dari, lai šādi skaisti izskatītos? Man pat jaunas riepas un lepnas riepas neizskatās tik smuki. Jā, es tad palabošu nevis diskiem, bet riepām. Riepām, Diski man ir matēti, jā. Diski tev... Nav nekādi, jā. Bet to var ļoti vienkārši izdarīt, ja jums par roku ir Demons. Zaļš Demons. Šajā gadījumā Demon Tires, jā, tātad, kas nodrošinās riepām šo te mitro izskatu. Svaigo mitro, jā, tādu tā kā svaigu gumiju melnu. Pierreiz arī uzliks tādu nelielu aizsarkārtiņu. Jā, bet redz, paskaties, tev tur tas ritenis ir tieši tāds tā kā manējais. Normāls. Kā tad, tā vienkārši tu uzspricē virsū un viņš saka, vau, cik man tagad ir labi. Jā. Kā man tagad patīk. Viss jau tur, kā jau tas Demonam pienākās, viss notiekās ļoti vienkārši un ļoti ātri. Nekāda specifekti, nekādas palīga tehnikas, neko nevajag vienkārši. Šeit pat nav mazgāts ritenis, vienkārši tikko atbraukts no ielas. Riepa ir tāda, kāda viņa man ir. Uzlikt no pagājušā gada, nostāvējis visu ziemu, tā kā Bet, garāžā. Zini, kas man šobrīd interesē? Man interesē tas, ka tas, ar ko tu tagad maigi braukā pa riepu, ir kaut kas tāds, kāds man nav. Jā, tā ir tāda speciāla švamīte riepām. Kādreiz riepa apstrādē. Kā jūs redzat, te ir tāds forma, īpaši, kas ir pielāgota riepas lai izliekumu. viņš uzguļās tā kā smuki virsā. Un attiecīgi jūs varat smuki apstrādāt to riepu. Apstrādāt mēs varam, bet kur mēs varam tikt pie tādas? Kur autoduāls veikalos. Nopietni? Vai arī www.autoduāls.lv, jā, tur viss tas ir pieejams. Gan Demoni biezā slānī, gan arī šādas švamītes, un ne tikai šādas, visas šādas citas. Bet viņa nav piesūcināta neko. Viņa tur pati neko nespīdina un nedara. Viņa ir vienkārši švamīte. Vienkārši švamīte, jā. Komplektā nāk laikam 2, cik es atceros. Tā kā, un ļoti ērti riepas notīrīt. Un tagad tu gribi teikt, ka mēs esam darbu padarījuši jau? Jā, viss. Un tagad tā viņš arī paliks tāds smuks un spīdīgs. Tā ir, jā. Un tīrs. Un tu pieminēji to, ka vajadzētu vismaz uz sezonas maiņu vai kaut kā tam līdzīgi, bet ja man dikti patīk tādi melni ripuļi, var taču biežāk nekas ļaunāks nenotiks. Protams, tad, kad tu redzi, ka tev tā riepa atkal ir palikusi, nepārāk smuka, tad atkal paņem Demoniņu, uzsmidzina, švamīti. Demons jau arī tāds, ka te pietiks visai vasarai kā minimums. Ilgāk. Tur rudenim un... Tur var špricēt un špricēt un špricēt. Bet ja es saņemos un tā izdaru, cik ilgi tā tam vajadzētu būt? Kaut kādu nedēļu, 2 mēnesi? Viss atkarīgs, kur un kā jūs braucat. Pa kādiem? Ceļiem. Putekļus viņš pa granteni noiesiet, nebūs brīnumi. Putekļus viņš noteikti pieraus. Nebūs tā, ka viņi tur viss nokritīs zemē, un izbrauksiet uz asfaltu tikpat tīrām riepām, kā es tur iebraucu. Tāpat ar dubļiem un citu Protams. Bet atkal, ja nomazgā pēc tam, tad atkal būs labi. Jā, viņš pirmkārt labāk nāks nost, otrkārt, viņš jau kaut kas jau tur saglabājies būs arī ar to mazgāšanu, jūs panāksiet jau to efektu, kad tur viss tā kā būs labi. Labi būs, pilnīgi noteikti, ka būs. Un vēl šajā pašā sērijā Demoni ir arī manis pieminētajiem pašā sākumā diskiem. Tā kā, jo savādāk, ja tik skaistas tagad riepas un diski tādas, tā kā Edgaram, taču nekādi. Vēl bišķi jāpastrādā otrais, jā. Ar otru Demonu. Jā, un tad viss būs baigi smuki. Tā tas ir. Ko, atcerieties, ka to visu var iegādāties arī Autoduāls internetu veikalā, tad, ja jums tuvumā nav parastais veikals un jums to visu piegādās. Un ka ir dabā šādas smukas, šādas smukas mačaukas, jeb švamītes, jeb speciāls tīrītājs riepām, kurš arī kalpos
diezgan ilgi, jo viņš ir Nu, tāds. tāds ir. Materiāls ir tāds diezgan izskatās stingrs un noturīgs. Jā.